Čau, skatītāji! Mans lielais projekts, bet droši vien es sākšu šo visu ar lielo jautājumu, kas vienmēr visiem ir bijis, un tas laikam ir tā kā pirmais, ko vienmēr visi man prasa, kāpēc tieši Fords? Tam laikam ir divi iemesli. Pirmais ir tāds, ka Fords principā nav. Ļoti reti, kurš viņu būvē, jo viņam neko nevar dabūt. Protams, ir vienkārši nopirkt Bambi un visu nopirkt gatavu. Fordam, protams, neko nevar dabūt gatavu, visi pašam jātaisa. Tajā brīdī, kad tu būvē sportinieku, tad tas laikam paliek mazsvarīgi. Otrā lieta, kāpēc Fords, tas laikam sākās no vidusskolas, kad man grupas biedram bija siera. Un nezinu, kāpēc man tā mašīna vienkārši ļoti patika. Viņam vienu dienu kaut kas bija noticis ar roku, sāpēja roku, neatceros vairs. Mēs braucām pusdienās, viņš teica, es negribu braukt, šeit ņem atslēgas. Un mēs braucām no skolas uz Dominu ēst pusdienas, un bija slapjš laiks, protams. Jā, un mēs braucām zem Zemtāna tilta, un viņš teica, davai, uzsit pa sajūgu, un es uzsit pa sajūgu, ka es čērītē. Un tā bija tā diena, kad es sapratu, ka man patīk drifts, patīk, ka es čersām. Un tas laikam bija arī tas brīdis, kad es saslimu Fordu, un tad pagāja kaut kāds ļoti īsts brīdis, kad es pats nopirku savu pirmo sieru. Un palielam tā tas viss arī sākās. Šobrīd ir pagājuši kaut kādi 11 gadi kopš man pirmās sieras. Un te mēs esam nonākuši pie šī projekta, kur viss ir ļoti interesants. Tā kā mēģināšu jums pastāstīt. Par šo dzinēju izvēli 2 gadu atpakaļ es biju uzbūvējis oriģinālo Pinto motoru, kas nāca tieši sierās. 2-litrīgs 4-cilindru kaplis, laikam varētu teikt, čuguna gabals. Būvējis viņu tur ilgi un dikti, pārtaisījis viņu ilgi daudz reizes. Beigās dabūju tur 415 zirgus un 500 ar kaut kādiem tur gan 600 ņūtoni. Aizbraucu uz trasi un sapratu, ka 4 cilindri tas ir, tu nevar normāli iekrāmēt ar 4 cilindriem. Viņam pietrūks tās apakšas. Nav tā griezes momenta, tajā brīdī, kad tu izkrīt no būsta, tad, principā, ar to arī viss sanslīde ir beigusies. Un visus gadus, kad es būvēju to motoru, tad es viņu tā kā tirgoju. Varētu teikt, tieši 2 gadu atpakaļ novembrī man piezvanīja čālis, kurš teica, es esmu gatavs nolikt naudu par tavu swapu. Un man bija tāds, labi, tikko es pabeidzis, bet laižu projām. Pārdevu swapu, un tad jau bija nākamais, ko tālāk likt iekšā. Principā es jau biju izdomājis, ko likt iekšā. Motoru es biju nopircis, bet tas bija tas brīdis, kad principā šis viss projekts sākās vēlreiz no nulles. Un dzinēja izvēle nāca par labu Lexus 1UZ. Tas ir 4 litru V8. Izvēle tāda, tāpēc, ka pirmkārt viņš ir ļoti kompakts motors. Sierai nav pārāk liela motora telpa. Viņu te diezgan brīvi var ielikt iekšā un paliek vieta visai apkarei. Griezes moments viņam ir liels, resurss viņam ir liels. No 89. līdz 94. gadam viņi nāca ar resnajiem klaņiem, līdz ar to, principā, viss, kas ir jāizdara, ir tikai jāpārlasa motors un viss tur iet. Tāpēc bija šāda dzinēja izvēle. Dzinējs ir pārlasīts, dzinējiem ir metāla galvas, blīvs ARPŠ, kas atcēla šāles, principā. Palielam tas ir arī viss, kas tur viņam ir izdarīts. Jauna gredzena, protams. Principā uztaisīt apkopītu, un tāds viņš šobrīd arī ir. Kā mēs redzam, diapazons principā no 2250 apgriezieniem mums ir 400 ņūtonu, un diapazons ir no tiem 2250 līdz pat gan 6500 apgriezieniem. Pilnīgi pietiekami priekš semi-pro 225 ielas riepas. Tīna visos robos pilnīgi brīvi, turpat vairāk īsti neprasās. Nākamā lieta, ko es gribēju, ka es biju 2 gadu atpakaļ trīniekos, bija pārnesuma kārba. Jo, principā, braucot pat trīniekos, tur lielāko daļu trases var izbraukt ar vienu pārnesumu, bet tajā brīdī, kad tev jāiet 180, tev vajag pārslēgties, un tajā brīdī sapratu, ka parasto rokas kārbu ir diezgan grūti to izdarīt. Skatījos, domāju, ko tur varētu izdomāt labu. Protams, vienkāršākais veids ir nopirkt Samsung sekvenciālo, bet man tas likās pārāk tā kā visiem, un man gribējās atšķirties. Tāpēc es izdomāju par MKS DCT kārbu, kas ir 7 pārnesumi, 2 jūgu kārba. Šajā izpildījumā viņi darbojās
vienkārši perfekti, es varētu teikt. 7 pārnesumi, 7. ir tiešais, un principā no 2. līdz 7. tie pārnesumi ir diezgan tuvu viens otram. Problēmas ar saslēgšanos vispār nav. Mums salonā ir parasts elektrisks kloķis, ar ko tad mēs padodam signālu vadības blokam. Virsū mums stāv HTG tuninga vadības bloks, kas ir tieši paredzēts šai kārbai, kas tad arī slēdz viņu to visu pasākumu. Braukšanas uzsākšana ir nenormāli vienkārši. Braucam tā kā parasta automāta. Šajā gadījumā mēs varam spiest bremzi, nespiest bremzi, bet nospiežam bremzi, paturam kloķi, ielikt pārnesumā. Es sāku ar 2, jo pirmais ir ļoti īss, bet mēs varam ielikt arī 1. Un laižam bremzi vaļā un mašīna pati sāk braukt. Mēs varam arī izdarīt tā, kad ieliekam pārnesumā, nospiežam sajūgu un arī ar sajūgu varam uzsākt. Tā tur vispār nav problēma, bet normālā variantā ieliekam vienkārši pārnesumā, spiežam gāzi un braucam un apstājamies, vai nospiežam bremzi un mēs esam apstājušies. Ļoti vienkārši. Nav iespēja noslēpt startā. Driftā mums ir nepieciešams noraut rokas bremzi, tāpēc mums ir elektrisks sajūgs, mums ir fizisks sajūga pedāls, kuram principā ir potenciometrs, tieši tāds pats tā kā elektriskajiem gāzes pedāliem, kas tad arī saregulēts tā, ka tajā brīdī, kad ir jānorauj rokas bremzi, nospiežam sajūgu. Kārbas kompas atslēdz mums sajūgu un mēs varam sabloķēt riteņus un atlaižam rokas bremzi, atlaižam sajūgu un braucam tālāk. Jā, braukšanas uzsākšana ir ļoti, ļoti vienkārši. Principā sajūgu mums vajag tikai tajā brīdī, kad mēs raujam rokas bremzi. Viss pārējā braukšana ir tieši tā kā ar ikdienas automātu. Vienīgais, kas tev ir pašam jāslēdz pārnesumu. Bet ja, teiksim, šādu kārbu tu gribi uzlikt savai ikdienas auto, tad ir iespējams uztaisīt arī automātiskās slēgšanas robus, ka viņš pats arī domā un kad sasniedz kaut kādas vērtības, viņš pārslēdz nākamo un braucam pa ielu tieši tā kā ar normālu automātu vispār bez problēmām. Sportā mums to trasē īsti nevajag. Šajā gadījumā man pašam jāizvēlās pārnesums. Nevajag, lai viņš pats domā un pārslēdz. Tā kā viss šī te pārslēgšana notiek ar manu signālu. Mēs varam mierīgi pārslēgt līkuma vidū vispār bez problēmām. Turam pilnu pedāli, paraujam kloķi un viņš pārslēdz nākamajā pārnesumā. Pārslēgšanās ilgums ir 0,15 sekundes. Tas ir šitā un esam pārslēgušies. Tieši tas pats ir uz vienu pusi un uz otru pusi. Un par cik driftā starts parasti ir drag race, tad šajā gadījumā man ņēmam un aizlidojam startā prom no sekojošā braucēja. Elektronika šajā mašīnā ir ļoti daudz. Mums ir EcoMaster Pro 16 vadības bloks, mums ir EcoMaster PMU 24 elektroniskā drošinātāja relay kaste. Mums ir ADU 7 displejs un aizmugurē varam redzēt arī mums ir masas slēdzes. Ieslēdzam un tad arī viss notiek. Labais šim masas slēdzam ir tāds, ka viņš no sākuma izslēdz dzinēju un pēc tam tikai atslēdz masu. Aizmugurē mums ir, kā jau drifta setups, radiators ir aizmugurē, lai dabūtu kaut kādu svaru. Bāka mums arī ir aizmugurē, un tad runājot par bāku, bija tā doma, ka es negribu ārējo catchtanku, es gribu maksimāli visu kompaktu. Nu, ne BMW kompaktu, bet visu gribu tā, lai viss ir maksimāli vienkārši. Šajā gadījumā tad es izdomāju, ka es gribu nulles CFC unitu, kur principā mums iekšā bākā ir visi sūkņi. Šajā gadījumā mums ir 3 sūkņi, viens cēlājs sūknis un divi sūkņi, kas tad dzen degvielu uz motortelpu. Šobrīd man gan ir alumīnija bāka, bet tajā brīdī, kad brauksim gonkās, tad šajā gadījumā es vienkārši nopērku ATL to miziņu, plaušu saucamo, ielieku viņu iekšā, ielieku šo pašu CFC unitu un man nav jāpārtais ne vadi, ne trubas. Viss ir ļoti vienkārši. Vēlējos šajā automašīnā, lai viss ir skaisti, lai nav tur kaut kādas 100 miljonu fitiņi. Tad šajā setupā mums ir turbosistēmas turbīna 358 ar 101 karsto daļu, kas ir, viņi principā ir paredzēti 650 zirgiem, un šajā variantā es izvēlējos tieši šo turbīnu, jo viņa bija lielākā, kas ir iespējama ar V-bandiem, un principā 650 zirgi ir arī tas, uz ko es noteikti tēmēšu tā kā nākotnē, iespējams, bet šobrīd pilnīgi pietiek ar to, kas te ir. Kā mēs redzam, jaudas stenda izdrukā, tad tas diapazons viņai ir ļoti labs, un man pat īsti šobrīd neprasās nekas vairāk. Mums ir TurboSmart ProGate 60 wastegates. Mazam motoram vajag mazu wastegate. Tad mums ir arī TurboSmart degvielas spiediena regulators.
Runājot par vadiem, tad vadi ir uztaisīti, principā sadalīti 5 daļās pa visu mašīnu. Un tajā variantā, ja mums, piemēram, vajag izcelt motoru, tad mēs vienkārši paņemam, atvienojam motoru vadus, uzkrāmējam un izceļam ārā, un tālāk jau mēs varam darboties. Tas ir par pašiem vadiem, un arī par ģeneratoru un starteri. Mums ir ātrie savienojumi plussavadiem. Tas ir tieši 1 sekunde, un mēs esam atvienojuši arī visu pārējo. Tā kā viss ir uztaisīts, lai varētu maksimāli ātri atvienot. Tieši tas pats arī par ieplūdes cauruli. Ja mums vajag tik klāt pie spolēm, izņemam sprostiņu, noņemam nost slēgu, varētu teikt, un visu mēs esam noņēmuši ieplūdes cauruli un tiekam klāt pie svecēm spolēm, ja nu kas. Tieši tas pats arī ar uzlikšanu. Uzliekam virsū, uzliekam klampu, iespraužam sprostiņu un viss mums ir gatavs, varam maukt tālāk. Viss ir uztaisīts, lai visu varētu ātri izdarīt, ātri noņemt, ātri nojaukt. Motoru var izcelt 2 stundās pilnīgi brīvi, tā ka paliek pilnīgi tīra motortāpa, ka tur vairs vispār nekas nepaliek. 2 stundas tas ir... Tas tā mierīgi čilojot. Tas tā mierīgi čilojot, jā. Arī, piemēram, ja mums vajag noņemt kārbanos, tad par cik mums ir kārbas eļas radiators, tad, lai atvienotu eļas caurules, mums šeit ir ātrie savienojumi, atvienojumi nost, un mums netakārā eļa, mēs varam ļoti ātri arī kārbu noņemt. Paliekot pie tā visa, kad viss notiek ātri, tad principā viss ir uztaisīts uz ātriem savienojumiem. Pat cik Fordam neko nevar nopirkt, tad leņķa recepte ir nākusi tāda, kad ir E36 stupītis ar koilām, Nissana Weissfab plaukti, protams, ar custom stiprinājumiem, un mums ir arī Opel elektriskais stūres pastiprinātājs, kas šajā variantā elektrohidroliskais pastiprinātājs, kas šajā visā kopumā man šķiet darbojas ļoti labi, un tas leņķis, ar kādu var braukt trasē, man viņš ļoti patīk šobrīd. Tas ir pa priekšu, aizmugurē šobrīd viss ir Forda. Forda redaktors, Forda puses ir uztaisīti regulējumi plaukti, par cik Fordam oriģināli tas nav. Sagriez drifta savirzi, un tieši tas šobrīd tur ir arī izdarīts. Maksimāli iztaisnoti rati, lai mums ir pilns saķeres laukums riepai, un savirzi, protams, uz iekšu, tā kā driftā tas ir nepieciešams. Nākotnes plāni šobrīd ir, mums vajag pa ziemu ielikt dugas, mums vajag nopirkt amīšus, mums vajag nopirkt bāku, un principā laižam nākamgad uz semi-pro driftu. Tiekamies tur. Tā kā, ja tev ir kādi jautājumi par manu mašīnu, var ierakstīt komentāru vai rakstīt man Instagramā. Ja tu redzi kaut kādu savu pienesumu šim te visam, ja tu esi gatavs piedalīties šajā projektā, tad uzmet man ziņu, un ļoti iespējams mēs kaut ko izdomāsim, sarunāsim un tiekās trasē.